Mums šodien ir svētku tēma, vai drīzāk svētku apakšveļas tēma. Jo, man liekas, šī rudens ziemas sezona ir par tādu svinēšanu. Jā. Un ar ko atšķirās tā? Mēs pagājušajā skatījāmies tās bāzes veļas komplektu ar šiem te svinīgajiem. Man gribētos teikt, ka īstenībā šī skaistā veļa ir tāds sievietes slepenais ierocis. Saprot, to neviens nezina, bet viņš tev ir, un tu esi uzpucējusies. Jā? Tev ir paceļ pašapziņu, tev ir iztaisnota muguriņa, un tev apakšā ir kaut kas tāds. To, ko zini tikai tu. To, ko zini tikai tu, un kaut kas tāds, kam vērtību zini arī tikai tu. Mēs ticam, ka apakšveļa ir svarīga daļa no sievietes dzīves un kalpo kā viens no pašizaugsmes instrumentiem. Pareizi izvēlēta apakšveļa ne tikai izskatās pievilcīgi, bet arī nodrošina pārliecību un tiešām spēj pacelt pašapziņu. Kurš gan zinās, kāpēc šodien tā īpaši mirdz acis, jo jauns un elegants krūšturis. Svētku veļa tās ir skaisti izšuvumi, tās ir sezonas aktuālās krāsas. Jā, piemēram, šis smaragda tumši dziļais tonis ar ļoti tādu sarežģīti, bet skaistu gludu mežģīnīti. Rojāli. Tāpat ļoti aktuāli veļā arī šajā sezonā ir pastelīgie toni, šī smaigi piparmētras zaļganais, bet tev blakus vēl viens pastels ir brīnišķīgi dūmakaina lavanda. Vēl šajā sezonā ļoti aktuāls ir arī šis pelēkais, kas ir tumšināta pērle. Ļoti skaists. Šo sezonu ļoti modē ir arī zemes toņi un brūnais tons, un mēs piedāvājam kakao brūno, kuru mēs jau gājām. Un šeit ir ļoti izsmalcināts sviesta dzeltenas mazas izšūtas puķītes. Zīmola dizaineri seko jaunākajām modes tendencēm, lai piedāvātu mums unikālu un stilīgu apakšveļu. Lauma Lingerie jaunās kolekcijas ir veidotas paturot prātā gan elegants un praktiskumu, gan domājot par atšķirīgajām sieviešu ķermeņa un krūšu formām. Mēs dienu neesam šajā ziņā vienādas. Un tad ir gaišie, kas man asociēs tādu līgavas kolekciju. Precās jau visās gadlaikos, Arī rudenī ir kāzas, Tā kā arī ir, protams, atkal šie maigie skaistie tonīši. Modes kolekcijās mēs pievēršam uzmanību šiem maziem smalkiem, izsmalcinātiem aksesuāriņiem. Sanāk, ka Lauma Lingerie ne tikai apvieno elegants un skaistu, bet arī komfortu, jo viss liekas tāds mīgs, maigs un patīkams. Jā, bez komforta, protams, arī nav iedomājama tomēr šī modes veļa. Latvijas sievietes ir pazīstamas ar savu gaumi un prasīgumu pret kvalitāti. Lauma Lingerie ar lepnumu piedāvā Latvijā ražotu apakšveļu, kas apvieno ilgadēju pieredzi, modernu dizainu un nepārspējamu komfortu. Reiz mēs taisījām vienu ātros dibens aptauju un jautājumu sievietēm, kāda ir krāsa svētku veļai. 70% sievietes atbildēja melna. Melna, klasika. Klasika, elegance, kura faktiski piestāv visiem matu krāsām, visiem ādas toņiem, un kas ir tomēr elegances, labs gaumas apvienojums. Principā ar melno nevar kļūdīties. Nevar kļūdīties. Ja, teiksim, kāds arī vēlās iepriecināt savu mīļoto sietu un uzdāvināt apakšveļu. Brīnišķīgi, Un tad, protams, arī šajās svētku kolekcijās mēs piedāvājam arī kaut kādus interesantākus modeļus. Tie ir skaisti body, kurus mēs arī varam, piemēram, ejot uz teātri, izzemes žaketes, pavilkt skaistu body. Jo šobrīd ir tas, ka mēs arī absolūti varam nenoslēpt. Tas, ka tev pavīdz kaut kur skaista mežģīņa detaļiņa, tas pat ir ļoti arī noslēpumains, tādi šiki, kur arī ļoti interesants risinājums paskaties. Redzi? Kā biksītes, kurām arī ir šie zeķtura elementi, un viņus var noņemt. Ko es varētu šodien pielaikot? Kas būtu tas, ko tu man ieteiktu pamēģināt? Es domāju, ka tev noteikti vajadzētu pamēģināt dziļi noslēpumaini, dziļo toni, smaragda zaļo. Noteikti melnu kaut ko vajadzētu un kādu skaistu krekliņu. Tagad ejam pamērīties. Ejam. Lauma Lingerie iestājas par pozitīvu skatījumu uz sevi un savu ķermeni. Un šī filozofija atspoguļojas arī veļas dizainā. Grezna sajūta. Zīmols iedvesmo sievietes pieņemt savu ķermeni un justies pārliecinātām savā ādā, izvēloties savai ķermeņa uzbūvei un aprisēm piemērotāko apakšveļu. Tons ir izcils, tev ļoti, ļoti skaisti izskatās. Manuprāt, arī ļoti skaisti noformē šo dekoltē zonu. Un ir šī svētku sajūta, ko iedod šī dziļā krāsa. Svaigais variants. Tāds
Dzīvespriecīgs. Ļoti. Jā? Ļoti. Man ļoti patīk šis rozā. Manuprāt, viņš tā atsvaidzina un iedod tādu sajūtu fantastisku. Jā. Tadām! Nu, princese. Man trūks tikai šiem svārkiem korsetīte, jo es domāju, ka šis ir domāts tādiem tērpiem, kur atkailināti pleci, vai ne? Jā, šis ir brīnišķīgs risinājums tērpiem, kleitām, kuriem ir kailie pleci. Jā, vai arī negribas, lai, ja ir, piemēram, tīkliņa augšo, negribas, lai plecs lences ir redzams, brīnišķīgs risinājums, kas ļoti labi tur formu, veido ļoti skaistu dekoltē, bet mums ir arī meitenes, kas šo nesā vasarā ar žaketēm. Nu, te man ir gatavs komplekts. Svārki plus korsete. Tas ir ļoti skaists. Tadām! Tāds pilnais komplekts ar zeķiteriem, par ko mēs jau runājām. Šitais varētu piedalīties kādā modes nedēļā. Šī ir laikam man mīļākā krāsa, ko tu saki, vai ne, jo tas lillīgs, jā, šis ir ļoti skaists. Atkal tāds dārgakmeņu tonis, brīnišķīgs, violetīgi lillīgs, tev kā ļoti skaisti atkal izskatās par acīm. Paldies, un jā, šis greznais izšuvums ļoti atsvaidzina, un šī pērlīte vidū arī noteikti iedod tādu akcentiņu. Nu, šis gan būs noteikti tāds absolūts mājas tērps. Kā jūs redzējāt, Lauma Linžī ir ļoti plaša izvēle šeit svētku veļai, un šis te naktstērps, es domāju, diezgan labi derētu arī manai ikdienai. Tā kā es esmu gatava doties ielās. Mīļās skaistās māmiņas, sievietes! Mīliet, novērtējiet un rūpējieties par sevi. Jūs esat pelnījušas ne tikai ērtu, bet arī izsmalcinātu un grēzno apakšveļu.